Es sarakstījos ar hakeru, kurš uzlauza Latvijas valsts meža serverus. Es jums pastāstīšu, ko mēs parunājam, bet pirms tam daudz cilvēku man prasīja, lai es parādītu, kā tieši viņš ielauzās pirmajā serverī. Es jums pastāstīšu, kā tieši viņam tas izdevās. Latvijas valsts meža izmanto tādu programmatūru kā GeoServer. Ar šīs programmatūras palīdzību var dalīties ar ģeotelpiskiem datiem. Un vienā no serveriem nebija atjaunota programmatūra. Es uz sava servera uzliku tieši to versiju, kur bija Latvijas valsts mežiem, un es jums parādīšu, kā tad var piekļūt pie serveru datiem, un ne tikai var arī nozagt dažādus datus. Es šo programmatūru esmu uzlicis uz savu lokālā mājas serveru, un tā domēna vārds ir geoserver.home.arpa. Latvijas valsts meža gadījumā tur bija Latvijas valsts meža domēns. Lai izpildītu tīmekļa pieprasījumus, es izmantošu speciālu programmatūru, bet šos pašus pieprasījumus var veikt arī vienkārši no interneta pārlūka. Un pirmais, lai sāktu uzbrukumus, ir jāiesauc šāda te adrese. Ar to mēs iegūstam iezīmes, kuras atbalsta šis servers. Un šeit ir saraksts ar iezīmēm. Un tagad mēs esam gatavi izpildīt pašu uzbrukumu. Mēs paņemam jebkuru iezīmi, iekopējam šeit pie type names, un pēc tam šī ir tā galvenā rindiņa, ar kuru viņš tika iekšā serverī. Lūk, jums parādīšu, kas notiek, ja mēs izpildām šo komandu. Aizējam uz serveri, šeit ir mans serveris, un šeit mēs paskatāmies, kāda faila mums šobrīd eksistē home direktorijā, un nav neviena faila. Un tad, kad mēs izpildām šo pieprasījumu, paskatāmies, un fails ir izveidots. Tad tikko mēs ar tīmekli izveidojam failu uz servera. Jums liksies, kas tad izveidot failu? Tas jau nav nekas traks. Problēma tā, ka mēs varam arī nozagt datus. Es uzkodēju un uz savu datoru palaidu tīmekļa serveru, kurš saglabā pilnīgi visus datus, kas viņam tiek atsūtīti. Un es esmu palaidis to uz šīs IP adreses, un tagad mēs izpildīsim komandu, kura savāc visus datus no ETC Shadow faila, kas glabā visus lietotāju paroles uz attiecīgās sistēmas, un nosūta tās uz manu serveri. Un ja mēs izpildām šo komandu, uz manu datoru tiek izveidots jauns fails, kurā ir pilnīgi visas ievainotās servera paroles. Protams, ka visas paroles šajā failā ir kriptētas, bet atkriptēt tās bieži vien ir iespējams. Piemēram, es ar savu NVIDIA RTX 4090 videokarti šo paroli konkrēto varu atšifrēt dažās minūtēs. Ja tev interesē pārējās ievainojumības, kuras izmanto šis hakers, lai tiktu tālāk jau nākamajos serveros, tad rakstu komentāros, es noteikti uzfilmēšu video arī par tiem. Bet tālāk par mūsu pašu sarunu. Tātad viņš prasīja 0,1% no revenue. Un šajā gadījumā viņš ar revenue bija domājis gross revenue, nevis kā net revenue. Gross ir pilnīgi visi ienākumi, net ir tie, kas paliek pāri pēc izdevumiem. Un jā, viņš prasa 600,000 izpirkumu, lai atsūtītu atslēgas, lai pēc tam varētu šos datus atšifrēt. Un kāpēc viņš piedāvā arī atlaidi uz 500,000, ja šī nav tiks sūtīta caur Monero. Es saku, ka mums ir 185 miljoni apgrozījums un ka vai nevar 185,000. Viņš saka, lai netērē viņa laiku, viņš netērēs mūsējo. Vai nu es piekrītu vai nē. Tālāk viņš atsūta kripto adresi, kripto maciņa adresi, uz kuru sūtīt naudas pārbaudīju. Šajā maciņā, protams, ir 0, jo viņš izveido jaunu maciņu tieši šim darījumam. Tālāk es viņam prasu, ko viņš vēl var apsolīt par to, ja mēs pārskaitīsim naudu. Piemēram, vai viņš neizplatīs visus nozagtos datus. Viņš saka, pinky promise, apsola, ka nedarīs to, ja mēs samaksāsim. Tālāk es viņam prasu, kāds datus tad viņš ir iegūs no mums. Un viņš saka, ka viņš ir iegūs datus no Grifs, iekšējās dokumentu sistēmas, no 2023. līdz 2026. gadam aptuveni 400 GB apmērā. Tad viņš ir iegūs arī 20 GB datu no 4 GitLab serveriem. GitLabā parasti tiek glabāts programmatūras pirmkods. Tas nozīmē, ka viņš ir iegūs arī Latvijas valsts mežu programmatūras kodu. Cerams, ka tur nav vēlēšana sistēmas kods. Un tad viņš arī ir iegūs 60 GB datus ar darbinieku e-pastiem. Un viņš fokusējas tieši uz IT komandu, un 50 GB no šiem 60 GB ir tieši IT komandas e-pasti. Tālāk es viņam saku, vai viņš plāno šos datus arī kaut kur tirgot. Viņš saka, ka nevienu neinteresē LVM dati. Cerams, ka tā arī ir. Un tālāk es viņam prasu, vai mēs tiešām atgūtu visus datus, ja es viņam pārskaitītu naudu. Viņš saka, jā, jūsu sistēma būtu svaiga kā jaunava. Tālāk es viņam prasu, vai tiešām viņš bija tas, kurš uzbruka sistēmām, un viņš man atsūtīja kaut kādu bildīti un saka, ka tas bija kāds cits hakers. Loģiski, tas bija joks. Un tad es tālāk saku, bet kā es varu zināt, ka es runāju ar īsto hakeri, tad viņš saka, vai esmu pārdomājis. Es viņam saku, ka 600,000 ir liela nauda. Un tālāk viņš atbild, ka es pārāk pārvērtēju to, cik viņam ļoti svarīgi ir šie 600,000. Varbūt tas ir blefs, bet varbūt tiešām viņš ar savu hakošanu pelna tik daudz, ka viņam šie 600,000 nav baigi svarīgie. Kā man būtu ļoti grūti noticēt.
Turpinājums droši vien vēl sekos. Ierakstu komentāros, ko tu gribētu par šo lietu dzirdēt vēl, un es ceru, ka tu kaut ko iemācījies.